千本桜夜に紛れ君の声も届かないよセイランの空遥か彼方その光線中で打ち抜いて幸せは熊越šī te izstāžu zālē mainās izstādes. Nākošais atbrauks būs kaut kas cits atkal. Bet mums ir mākslinieki bezjāgā. Es 32 gadus jau cīnos ar tiem māksliniekiem Rujens. Izstāžu zālē esmu vēsturi un māksla. Raimonds muzikants. Telpies. Jums neko nesaka. Viņam tāpat kā Siliņam negāja padomu lidosts. Viņam nedēva valsts pasūtījums, un viņš arī bija Vācu pusē karojis. Un viņam meža kapi un citi kapi ir pilni ar viņa darbiņiem, privātu pasūtījumu. Un kāpēc es viņu gribu? Ne tikai tāpēc, ka viņam 100 gadi jāpaliek. Es teicu, laikam, šogad viņš nav vairs, protams, bērni uztaisīja viņam izstādi Gunāra Astutāk, jūs zināt. Jā. Un 91. gadā Raimonds muzikants taisīja Gunāram Astram kapu pieminekli kapiņos. Talantīgi bērni, Tālauds muzikants, Baldonas mākslas skolas direktors un Jundaga muzikanti ilustrē bērnu grāmatīgas un Viesturs dizainēja klavierus ar tādu stiklu vākiem, tās, kas pašas kā. Pat iesprauž kaut ko un tašs. Bez spēkā. Kurā gadā viņš taisīja Astram pieminekli? 91. Un vēl viņiem ir meitiņa Raimondam Līga. Kārlis Streips, tad viņu pa Kazu nosauca. Tur viņa tiesājās. Tā Gardas meitene. Ja. Viņa iesūdzēja Streipu tiesā un dabūja 25 lapu. Streips, es atceros, sacīja, Kaza jau nav slikts dzīvnieks. Traka meitene. Viņa ir par daudz nacionāls. Ja, ka viņa atbrauc pie manis, es cenšos par politiku nerunāt. Savādāk man ir jāraida viņa ārā. Tā DDD avīze tiek izdota. Nu, Gardas. Nu, labi. Pietīs tagad jums te sēdēt, jā? Nu, vai te rādīja savaiku vai atkal izstādi vajag? Nu, bet iestād kā tā. Tur ir toalete. Ja kādam vajag, jo mēs kā izies pa tūrim ārā, tā jums te atpakaļ netiks. Japāniešiem ir 2 svētki, tādi kā nav latviešiem. Meiteņu diena un zēnu diena. Meitenītēm ir 3. martā svētki, puisīšiem ir 5. maijā. Un tad, kad ģimenē piedzimst bērniņš, tad patiņš iet ar lielo naudas maku uz veikalu, kur var nopirkt meiteņu un zēnu dienas uzstādījumus. Ja papiņam ir daudz naudiņas, tad viņš pēc lielu un dārgu. Ja ir bišķi mazāks, tad tā mazāks un lētāks. Šitais te viss ir vienai meitiņai. Un es prasīju japānīšu meitenēm, es saku, cik apmēram viņš var maksāt.
Viņi teica, nu, stipri pāri 4000 eiro. Ir arī mūsu vietas maziņāks, lētāks variants. Tas skan. Ko viņi dara? Viņi mēnesi pirms tiem svētkiem, pirms tā 3. februārī, izkrāmē no skapja, ieliek dzīvoklī vai mājā un veselu mēnesi stāv. Bērns ar viņiem nedzīvojās. Viņš ir tā kā altārs. Un svētku vakarā fiksi visu skapju iekšā. Tad meitenīte būs vesela un auglīga. Nākošā gadā 3. februārī atkal izkrāmē ārā. Nu tā tradīcija. Un zēniem? Zēniem tāpat? Jā, zēniem ir 5. maijā, un zēnu uzstādījums mums ir tikai viens, bet vēl pagaidām neiet. Tas ir viņā galā, redzēsiet, pat katram viņam ir savu nozīmi, katram. Arī kā novietots. Man atsūtīja veselu kasti ar viņiem bildi, kā jābūt, un es liku kopā. Un es šitos biju nolikusi tā te. Un atbrauc Japāņu meitenītes, neko man nekārmet, bet garām ejot. Bet tad tu līgi nezini, kā jābūt vēl? Ko es varu zināt? Vai tad tu līgi nezini, ka tu man iedevi nepareizi atslēgu laiku? Teic, Es nevaru aizslēgt. gatavs ir slēgt, ja? Vajag pacelt līniju uz augšu un tad aizslēgt. Tas jau kā rūvenis, es sapratu. Tas jau kā rūvenis. Nē, nu Dievu dar, un neslēdz jau pirmo reizi. Viņi vienmēr tā te, es te pagaidīšu un aizslēgšu. Nu, labi. Un tad, es jums vēl parādīju, tas te ir Yoshihiro Nishihara. Viņam tagad ir 60. Es viņam prasīju, vai es drīkst viņu profilu bildi izprintēt, atļauju. Jā. Bet tad viņam bija 30, kad viņš te ieradās uz tām barikādēm un šokējās no mūsu ņemšanās. Iemīlējās viņi šitādā pumpiņu. Tādā te štruntā. Un tā mēs viņiem smuka aizsūtījām, un tā, ka viņi nākošais atbrauc, mēs šito aiznesām uz kapsētu. Arī ielikām centrā smuku. Un reku tur ir tās bildītes, par ko es jums stāstīju. Pirmā rindiņā pie paša loga ir tas piemineklis. Mēs tik tur ir tā kā tāds slots priekšā nostājušās. Jā, tas ir tas latviešu piemineklis. Un Un tā blakus tai bildītē aiz karodziņiem ir tas Pēters Vailers, tas vēstnieks. Mūsu mērs paraksta līgumu 2008. gada 17. jūlijā. Tas Pēterītis tur bija līdz 13. gadam vēstnieks. Viņiem jāmainās, viņš jau tā bija aizsēdējies. Un tad viņš brauc atpakaļ uz Latviju, un es teicu, vai Pēterīt, mēs tikko sākam draudzēties, un tu jau pameti Japāņu. Viņš tu līgi neuztraucies, ja viņi Japāņi parakstīja līgumu, ne mūžam jūs no viņiem vaļā netiksiet. Un tad viņš paņēma Japāņu meiteni un atbrauc atpakaļ uz Latviju, un tās bija aprecēja. Viņam ir Japāņu meitene sieviņa. Un tad viņus aizsūtīja uz Dienvidu Koreju. Un es varēju tā nosmieties, ka tai Dienvidu Korejā tā Japāņu sieviņa latviešu tautas tērpā grozījās starp korejietiem. Tās korejietis droši vien pie sevis nodomāja, tās latvietis mums baigi līdzīgās. Un augšā stūrītī mēs to pumpu atklājam. Braucām skatīt. Uz Japānu? Bet es jau neko nevaru iebilst, ja viņam jau ir termiņi pašam savu, vai ne? Jūs jau saprotat. Es jau nevaru uz to līgu dusmoties. Uz autobusu varētu iespērt viņam legājumu. Par to mēs tev atstājām bez vienas grāmatas un par 20 eiro bagātāku. Tā drīkstēja? Man jau teica, ka būtu otrā vēl pārdevs, būtu vēl labāk. Nē, tas jau.
tajā kublā, koka kublā, tu taisa svētku ēdienu. Japāņi. Nu, piemēram, Ķekava atbraukus pie manis man tādu prieks. Ķekava jau ir Japāņu firma, ja tu nezini. Ķekava. Un Iecava, divas Japāņu firmas jau bija padomi laikā. Да, он маленькие проходы не останавливаются, большие мимо проходят. Ak, tak? Interesanti. To es vēl nezināju. Man vajadzēja izvārīt saldus rīsus. Tāpēc jūs visi te... Katlā. Koka katlā. Nē, vēl es nezinu, vienalga Vai kādā sapratu, katlā. ka koka katlā jūs te vārījāt? Nē. Kādā koka katlā tūlais uz uguns. Tāpēc es jau jautā. Es sapratu, ka tā informācija jums ir... Tas par koka stāstīja. Līga stāstīja. Vai jau jūtams, ka mēs neesam rūjienieši? Kā saka, koka kublā japānieši ēdien taisa. Liekam iekšā tajā koka kublā tos izvārītos rīsus. Un visi pēc kārtas, kas ēdīs, visi attāusīs, ja? Un tā, ka visi tā sapļackināts, tā kā ķite, ķaskā, košļene. Tā iedomājieties saldus rīsus, ja? Veido aplais bumbiņas, apiļā pūderu cukurā sēkliņās, ēd ar ievārījumu un ēdienu saucās moči. Paklausies, rujens saldējums varētu tādus ražot. Tagad jau šitie te, kafejnīcās tos moči dabū tādus, cilvēkiem pieejamāks, viņi tādi kā labāk sēdami, bet ja to ritīgo moči, ja, es dodu tev, ja, un tu nezini, no kā tas ir, tad tu paliek aiz vaiga un aiz nākošās mājas tu izspļauj Jā, jo nevar nesakos, nenorīt. Ja? Bet ja tu zini, ka tas ir no saldiem rīsiem, tā jau lēnīte moči tik iekšā. Nu, labi. Kas mums galīgi neiet kopā un tā iesrum? Mums neiet kopā alkohola lietošana. Viņi tur šausmīgi ātri norieps. Bet lieto tomēr? Jā, lieto. Un kā vēl lieto? Viņi tur jābremzē katrā. Kad tu nenobremzēsi, tad tu skaties, kad pudeļu korķi ir aktis. Tad zini, kad viņi bremzēs. Bet tad, kad mums ir tie kopīgie sajiet, nekas nenotiek, kamēr Higašikavas mērs neienāk vidū un nesaka, kampai? Un tad viss kampai. Tad viņš vēro, nu pat igana. Tad viņš ienāk vidū atkal un saka, banzai! Viņi visi ņem savas pendeles un uz māju. Un mēs nabaga latvieši tikko iesim. Mēs ejam uz viesnīcu un kampai tālāk. Ja latvietis kampai, tad viņš skaļi dzied. Un blakus istabiņā viens čalis nedabū gulēt un piezvanīs policijai. Ierodās policija tik laipna. Kopā ar administrāciju vienojās un ierādīja mūs pagrabā telpas. Tad mēs varēja kampai. Labi, kas tu uzrakstīsi? Kampai. Prasa mani. Es 3 mēnešus mācījos Japāņu valodu. Ir tāds Uģis Nastrevičs Rīgā. Viņš ir jau pašmācības ceļā iemācījies Japāņu valodu. Viņš brauc mums tulkot un 3 mēnešus es mācījos pie viņa. Kamēr iemācījās hiraganas, katakanas, alfabētus, ja, līdz hieroglīfiem netiku. Un tad, kad viss beidzās, tad es domāju, ko es atceros? Es atceros ko. I ir labs un ko ir bērns. Un kā tādiem puisīšiem jūs nepastāstiet? Puisīšiem ir 5. maijā, un tāpat 5. aprīlī izkrāmē, un atkal mēnesis stāv, un 5. maija vakarā viss atkal skatīšā. Tāpat zēns būs auglīgs un vesels.
auglības simbols puišiem ir zivs. Nav, jā. Kāpēc ne trusis? Tas ir gan jautājums muļķīgs. Labi, mums... Kā vai? Mums nav līdzi kafēja aiziet, nav. Nu, aiziesim gan. Aiziesim gan. Jā.